Gan Baltijā, gan Latvijā. Redzēsim, kā tālāk būs. Neprecīziem metieniem ir un pēc kļūdām atgriezties aizsardzībā. Robinsons cenšas samainīties pret Janičēnoku. Un tad vēlreiz iet caurgājienā, atspēlēt partneriem. Bet, kā zināms, šī ir jau 8. spēles minūte. Varbūt ir kaut kāds nogurumiņš iestājies un līdz ar to basketbolisti izvēlās vieglāko ceļu. Pabeidzot par Jānu Bērziņu, iepriekšējā epizodē Janičēnoks diezgan labi tādā aizsardzībā bija priekšā viņam, bet traks metiens iekrita grozā Valmierietim. Un tagad 3 sodu metieni, no kuriem no pirmajiem 2 viens precīzs. Ir svarīgi spēles sākumā varbūt iemest kādu vienu traku metienu un sajust to spēli vai visā spēlē. Ir jautājums par vietiks spēku. Arnijs klusē šajā spēlē, vajadzētu vairāk viņam uzņemties uz sevīm. Tomēr viņš ir diezgan basketbolā neatjauts paņēmiens Speineram, otrā piezīme. Tas var būt svarīgs spēles turpinājumā. Žants pagaidām ne tikai viens no labākajiem, bet šeit ir pildījumā, manuprāt, nav tā pareizākā. Var teikt, Alders Latvijas basketbola līgas Usains Bolts bija iepriekšējiem Speineram, uzgrūž viņu virsū Jānim Bērziņam. Savu skatītāju priekšā nevar atļauties visu maču. Bet pastīsimies, vai būs turpinājums. Mēs kādu tālmetienu vai atkal iespēlēt uz groza mest no groza apakšu. Bērziņš no pustāla. Vēl vienu metienu, šoreiz tas nav un kā viņš pats jūtās. Un izskatās, ka viņš ir atgūst tādu pārliecību.